6. decembrī Dailes teātrī tika pasniegts autortiesību bezgalības balvas. Tās saņēma 2009. gadā visdažādāk un visbiežāk izmantoto darbu autori. Balvu pasniegšanas ceremonija bija organizēta īpašā veidā. Starp aktieru izspēlētām etīdēm, iepriekš sagatavotiem video materiāliem par balvu saņēmējiem, kā arī dzīviem muzikāliem priekšnesumiem. Autortiesību bezgalības balva ir dibināta pirms 12 gadiem un blakus dažādām citām balvām, literatūras vai mūzikas lielām balvām. Šī ir īpatnēja ar to, ka te nav nekādas žūrijas. Neviens par šo balvu nelēma, neviens nestrīdās, neviens nekašķējas, un nevienam arī vēlāk neko nevar pārmest. Respektīvi, šo balvu izskaitļo dators. Šī informācija par darbu izmantojumu satekmi no visām Latvijas malām mūsu autoru organizācijas datubāzēs, un tā mēs iegūstam informāciju, kuri darbi konkrētajā gadā ir visvairāk lietoti un lietot visdažādākos veidos. Autortiesību bezgalības balvu saņēma arī Latvijas avīzes ilgadējā darbiniece un rakstniece Monika Zīle par Lugu, Sunītis un viņa kauliņš. Kā lai to saka? Vai esi redzējusi, kā paēdis Sunītis ierok zemē kauliņu? Viņam ēst negribas, bet pietiek kauliņa tūmā parādīties citam bobītim, kad Sunītis steidzas pierādīt savas tiesības uz norakto mantu. Maska vasarām netic. Kaut kas no tām noskaņām ir Monikas Zīles lugās. Man bija ļoti tāda gara sadarbība ar Aizpuces amatieru teātri 13 gadu garumā. Katrā sezonā viena luga, un šī bija tāda. Zinot tos spēkus, kādi tur ir, un tā apmēram uz viņiem orientēti. Bet, protams, ir bijuši daudzi citi, brīnišķīgi. Visi ir savu iespēju robežās, kolektīvi ir to spēlējuši, jo pašdarbnieku vienīgā alga uzkāpt uz skatuves. Un par to mums jāsaka viņiem paldies, ka viņi uztur interesi par teātri, savos pagastos, savos novados, un tāpēc ir skatītāji arī mūsu lielajiem teātriem. Kādai ir jābūt lugai, lai to tik plaši izmantotu? Pirmkārt, viņai jābūt tādai, lai amatieru kolektīvi viņi varētu pacelt. Kas ir amatieru kolektīvi? Pašdarbnieki. Jābūt labai valodai, tam patiesībā jābūt tādam izklaides gabalam lielākoties, jo nekādus magbetus jau amatieru kolektīvi 99% neiestudē.